Ir jābūt godīgiem. Kopš 20. gada ir ārkārtas stāvoklis. Un ārkārtas stāvoklis nebija tikai pandēmija, pēc tam bija karš Ukrainā, un vēl joprojām ir karš Ukrainā, un šis ir ārkārtas stāvoklis. Un tad man ir, padomājiet, kurš ir Latvijas uzņēmējs? Runā latviski. Uzņēmums ir dibināts Latvijā, un nodokļus maksā Latvijā, vai ne? Un citādāks mums te nemaz nevajag. Visi cer, ekonomika pacels mistisks investors. Kurš nāks uz Latviju? Ne te resursu, ne te darba spēka. Tā ir realitāte. Japāna. Atkal tur kaut kas no augšas aizbrauc uz Japānu Expo paskatīties. No neviens Japānas te nenāks, viņi nav tik naivi. Un tad tas čaklums no Japāņiem jāmācās. Mums vēl daudz būs jāmācās. Agrāk bija, tagad pazuda. Jo patīk vai nepatīk, tas padomu laiks ir atstājis nospiedums un ir šī tā muļķīgā tēma, как нибудь сойдет. Un tā mums visās jomās strādā. Ķeksīšu pēc. Bet tos, kas tiešām strādā un maksā nopietnas nodokļus, tajos šobrīd valdība ieklausīties negrib. Nu būs tad jāieklausās, ko tauta teiks. Latvieši ir ļoti, tikpat lēnīgi kā igauņi, bet mēs esam ļoti pacietīgi, un nebūt neesam stulbi, bet ir robežas, kuras pārkāpt nevajag. Un tauta ir jāuzklausa. Nu jā, šausmas, tāda problēma, nav audžu ģimeņu, bet mums tur saimā ir tik daudz, ar labiem ienākumiem, labiem īpašumiem, turpat ir ģimene, kur daudz bērnu un liels īpašums Jūrmalā, un kāpēc viņi nevar paņemt pa bērniņam? Jā, viņi runā savās programmās par ģimeniskām vērtībām, par demogrāfiju viņi runā. Varbūt jāizaudzina šie paši, kas ir? Nu jā, runā jau tie, kur bērniem pat bērni nav. Nu jā. Tas ir tikai tukšas frāzes, jo patiesībā Latvija sastāv no sievietēm, kas vienas audzina bērnus un kas nemaz nesaņem valsts pabalstu, nekādu praktiski, jo viņi jau neskaitās daudz bērnu ģimeni. Viņa jau ir tikai sieviete ar 2 bērniem, kur vīrietis nemaksā alimentus. Un tie valsts maksātie alimenti, izaudziniet, pamēģiniet, ar to 129 eiro. Nesanāks. Un vēl, lai sieviete viena audzinātu arī audžu bērnu, vajag naudu, lai nopirkt gultu, vajag dzīvojamā platība, kur to gultu ielikt. Un tas bērns ir arī jāaudzina. Kā to var izdarīt sieviete, kurai ir jāstrādā, un viss jādara vienai? Atbildiet man uz šo jautājumu, lūdzu, un uzdodiet tiem, kas par šo tēmu runā. Es arī gribētu dzirdēt atbildi. Jo to, kas notiek Latvijā, nesaprot neviens, kas sēž augstos krēslos Rīgā, kur radīts ir tādas nodaļas, kas kontrolē tos, kas strādā, muitu ieskaitot, kontrolieris uz kontrolieru, atbrauc no Rīgas uz vietas un visus sauc par zagļiem. Atvainojiet, ar tādiem vārdiem mētāties nevajag, jo var arī tiesā iesūdzēt. To likums atļauj par apvainošanu. Bet kā mazi bērni saka, kas pats tāds ir, tas citiem tā runā. Kā gan tie sauc visus par blēžiem, droši vien paši ir vēl lielāka blēži. Varbūt sēž uz vairākiem krēsliem, tas jau arī blēdz. Kā reāli 24 stundu laikā cilvēks var izpildīt 2 amatus, godprātīgi un pēc sirdsapziņas. Ticiet man, tas nav iespējams. Tātad es tik un tā jūs mīlu un ticu, un vairāk jau neko arī nevajag, lai mēs tagad mācītos viens otru atbalstīt un visi turēties kopā. Un vēl man viena piebildīte. Sievietes arī jāatbalsta, nevis vienai pret otru jāiet. Lai mums izdodas. Atā!